Nu, sveiki visiem. Sāk filmēt, sāk vējš pūst. Pat tādu pļauju staigāsim. Zāle jau paaugusies. Te agrāk pāris ēkas bija. Ne tā lupe. Signāli daudz, bet nav kā visur jau palasīts. Melnie daudz ir, krāsainie mazāk. Bet visi tie laiki ir, ja, sākot no kaut kādas Katrīnas lielās līdz mūsdienām. Nu, līdz rāmju monētām. Nu, labi, briesmīgs šņāks. Tad atradīs kaut ko, tad filmēs. Nu, kamēr bija zemē, izsījās labi. Izraka. Vairāk nav tik labi. Kaut kas apsudrabots. Apakšā ir misiņš. Nu, kaut kāds vāciņš ir. Būtu platāks, varētu domāt, ka šķiltavs. Nu, nav kaut kas cits. Redz, ka ūdi izlec sāniņā. Nu, tavīt mēģināsim nojēgt. Kaut kā izliekās nemaz tik pazīstams nav. Kaut kas tāds, kas bieži neatrodās tas. Tavīt viņu bišķi apslaucīšu akurāti. Nu, uz sūbēm gan turās, bet viņi nav standarta monēta. Pirmais HVZ. Bet tas ir no vecajām Krievu monētām. Te var redzēt to ērgli. Tik nezinu, kā es viņu te redzēju, kaut kā es redzēju. Te man liekas, ka viena galva. Nezinu. Tā ir veca monēta. 18. gadsimta jau. Un viņi biezi arī tad vēl nemācēja taisīt viņas. Blakus kapustu pielikt, tad nu, nevar. Lūdzu notīrīs, tad bildi atsūtīs. Ja te kaut kas zem tā sūbējuma vēl būs, varbūt glūda arī te tāds paslapša. Nu, gudrāk nepalika, vismaz centāmies. No, gan jau redzat to pašu, ko es redzu. Viens te pazaudējis savu mantu. Šito uz mašīnu jāaiznes. Varbūt otrais amētājās tepat. Tas šogad pazudis. Labi. Nav pirmā monēta. Pēc 10 kapeikas izstāsta padomu. Divkapeika. No. Atšķirība diži liela nav. 10 kapeika, divkapeika. Tajos laikos bija atšķirība, ka viņi bija apgrozībā. No, zasti puha. Pirms eiro nauda. Nu, varbūt vēl spalgi skanē. Tās te atpūtušies. Nu, 2 monētas uzreiz. Nu, liķelīts. Sen nav atrasts šitie. Tas 50 centīmi. Redz, ko vēl 2 bija turpat blakus. Nu, pameklēs vēl. Varbūt vēl ir. Nu, poga. Tik vecs nav. Bet skaista. 4 caurumiem. Ceļš gājis. No visās dzeltans. Padomu droši vien kapeika. No, tā arī ir 57. gads. No, tāda. Kaut kas. Kaut kādu vāku, man liekas, tur uzraksts 66 atrad. Tas, man liekas, ka no pulksteņa pēc tam piefilmēšu. Kas vecāks, pēc pogas izstījās, vai? Ciparu 1. Kādā mājā numur 3.
dzīvo makarons un rīs. Kas ir numur 1? Pirmais. Nu, ceriskā laika poga. Tikai, diemžēl, apakša vairāk nevarēšu piepogāt. Nolausts. No signāls smalks, es jau zinu, kas tas ir. Apstījos. Sudraba gabals, bet viņš ir bijis uz nāzi virsū. Te iekšā bija parastais nāzes vai dakšiņ. Nu, tāds. Korķi daudz, pēc tam neviens nerok. Bet šits sudrabs. Tas nav korķis. Kaut kāds 10. korķis izvilka. Tad tiek pie sudraba. Kā spīd. Plāniņš, te nezinu. 2 grami, ja itei daudz. No virspusē. Tas no tā paša, man liekas, ka ir. No šīs puses labāk var redzēt viņu. Varbūt kļūdās. Tas ir zemāk uz to dakšiņu vai kur. Staļina zelta atradzēs. Trīs 7. Tas vecs. Tur būs maz tās. Tas savīdzinoši daudz jau. 3 7. 3 7. Ko tik daudz tie kroņi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu jā, 11 pareizi. Nav kaut kas interesantāks. Vesels galvenais. Bumbiņa. Nav nekas. Es no sudraba tādu bumbiņu atradzu. Rotājums. Nu, labi. Bumbiņa te bumbiņa. Saracis ir. Vecmonētis. Šis 1800 sākums. Kāposts. Šito filmējām nekāds nojēga nav. Kāds Venzels tur ir. Nikolai vai? Nu, būtu, un viņš par esni, un par šķību uzsist visu. Nevar saprast. Baigais sudrabs kaut kāds. Poga smuka. Kādreiz bija. Kaut kur es redzēju, ka tur ģērbons. Kaut kā bija jāgriež. Tagad var redzēt. Tā galva, tad tie spārni. Nā, 1896. laikam. Ar masi. Nu, manējos grabuļus tur redzējāt. Skaistais nažu gals. Labi, jau pa ceļām vienā vietā iemauks. Partners ņemās. Mani atkal rāgi. Ap 2 blakus. Tas ir labs. Jānoliek, kā bija. Šādi viņi bija. No, normāli. No, kad nav atradumi, tad ar mākslu darbojās. Tas ir manā izpildījumā briedis. Viņš viengadnieks, viņam glūdi tie, tā kā antilopē. Stūza. Nu, labi. Varbūt tie jokainie ragi tie antilopei. Latvijā nedzīvo antilopas. Kāds mednieks var uzrakstīt. Neviens žuburi, viņš tāds pagaršs. Tad šīs tās antilopju ganības. Kaut ko es te atredzu. Monētu vai kas tāds ir. Kaut kas nolips briesmīgi.
Rīstās, jā. Kaut kāda monēta. Nu labi, notīrīšu tādu. Izstās pēc rāmi. Jāsmējās. Un šito vietu braucām, saka, viena monēta rāmī jāatrod. Nu, tā arī būs viņa. Iepriekšējā vietā teica, otro ragu man jāatrod. Atbrauc šita divs, saku, neraudi. Tev monēta rāmī un tev latviešu antilopes rāgi. Nu, vai nav skaistulis? O, dimants. Nu, pēc viss spriežot, kad pārskarāt te ir. Šitas ir nosūbējis zelts. Īstenībā šitādi te ir atrodam no zelta arī, ja paveicās. Viss viena ir atrads. Tikai bez dimanta. Tur kaut kāds bija rubīns ķīpa. Vīriešu gredzens tas ir. Tur vieta te ir riktīgi veca. Šitie stikli. Nu, forma 19. gadsimtā bija. Viņu nomauc, viņš tā bronza, teikt nopiet runā. Tā bronza paliek zelta krāsā, un tu domā, ka ir dimants. Varbūt ir, nezinu. Tu baigi ūdim pacēlies, viņš nopirks kaut ko baigi vērtīgu. Ne, nu, viņš sievai uzdāvinās, bet tas vīriešu, man liekas. Nu, nezinu. Izmērs vīriešu, bet, nu, tāda būdīgāka meita nevar nesāt īstenībā. Nav kaut kāda monēta vēl ir. Maziņa. 10 kapeiks. Rāmība. Skanēja viņa žēlīgi. Kaut kas nobuļkājās. Nu, šitādi. Nav noslēgums. Briedis plakanais, jā. Nu, īstenībā viņi ir Latvijas antilope. Teiksim tā. No. Bruļiks. Karot ar atradumiem. Tas cer laika karot nav kaut kāds sūdiņš. No. Es savējos tos pafilmēju. No. Tā arī metam mieru. Jāsmējās. Baigie mākslinieki. O, šeit tā. No. Te var redzēt viss kopā. Vienā reizē kā atrast. Kaut kādu pāris gadu vismaz, vairāk nebija atrads rāgus. Nu, ko apstīsimies apskatu. Šito nefilmē pulksteņu vāciņš. Domāju, 66, ne 65 te ir rakstīts. Jā, nu, misiņš nav nekāds dārgais. Šitās šķiltavas man kolēģis teica, ka tādas bijušas šauras vārds šķiltavas esot. Nu, tie, kas atraduši, tad var palabot komentāros. Šo filmē tas rotājam kaut kāda bumbiņa. Viņa tukša, te redzams. Pūsta. Kas? Dārgmetāls 2 gabaliņi nosvēra nepilni 2,5 grāmu pa abiem gabaliem kopā. Un te ir redzams, te tālāk uz kāta pusi gājas. Parasti viņam bija tas kāds, bija apvilkts ar šito un tad tālāk apakšā bija cits materiāls. Šits ir no saktas, jā, var redzēt. Bumbiņa tāda.
nagla kautā, bet viņi ir no misiņa. Jā, var redzēt pēc sūbēm arī viņai. Jā, viņa. Vara nagla. Monētas, cik man sanāca. Jā, šitās padomi. 3, 2, 15, 10. Tā 2 kapeika. Šitā 1 kapeika. Tas ir cinks vācu. Šitā ir veca. Jā, bet tu nomirusi. Un šīs te, ka būtu kolekcija vienā bedrītē atrada. 50, 25, 2, 1, visi nomināli. Šeit otrādi uzlicis. Nav cik te kopā monētas. 3, 6, 8, 10, 13 monētas. 13 monētas, 2,5 grams sudrabs un 3 rāgi. Par ragiem. Vislielākais prieks. Par to man vienmēr dīvaini ir, jā, šitā maina. Nu, tie latviešu antilopes, jā. Man jau liekas, ka tas kaut kāds briedīts pirmā gadā, ka viņam neizaug tie žuburi vēl tas tāds. Pirmos rāgus bija pazaudējis. Nu, nezinu, tur atkal, jā, mednieku uzrakstiet, es nezinu, jā. Nu, dīvaini, jā. Redzams, ka briežu rāga nav nevienu žuburu un viņi pagarva. Nu, ko? Tās tas raciens sanāca un tā līdz nākošai reizei.